Dziesmas, satraukums un spalgie bērnu smiekli aizdītajā nedēļā piepildīja Ikšķilas vidusskolu, kur norisinājās 2. un 4. klašu koru bērnu sadziedāšanās svētki. Jauka vasara, vasara, hei, tevi modina šai pasaulē. Nevar tā būt, tiešām nevar tā būt, tavu sirsniņa to nesajūt. Vai jums bija uztraukums uzstāties? Nē, nebija. Esmu pieraduši. Es arī. Mēs esam piedalījušies skatēs. Un kā jums šeit patīk? Ļoti. Ļoti liela skola. Jā. Un jūs gaidat noteikti to disenīt, vai ne? Jā. Ļoti. Kāpēc? Jūs teicat, ka tur būs interesanti. Tur es dejot, iepazīties ar citiem. Jau vairākus gadus tuvojoties mācību procesa noslēgumam, mazie kora dalībnieki tiekas, lai brīvā gaisotnē bez sacensību gara kopā padziedātu. Šoreiz Ikšķilnieku uzņēma te 280 viesus, tie ieradušies no Pļaunieku kalnas, Salaspils, Tīnožiem, Baložiem, Ogres un Ķekavas. Viesus uzņemt ir diezgan grūti. Vieglāk ir braukt viesos, vai ne? Bet ar tādu kolektīvu, kā manas skolā ir, kāda ir mūsu ārpusklases darba organizatora Inga un Bērziņa, es domāju, ka te ir nekādas problēmas nav. Tā kā mēs to darām ar tādu milzīgu lielu prieku. Un paldies Ingūnai un paldies, ka viņa tik daudz palīdzējusi ir šī pasākuma veidošanā. Pateicības vārdi un ziedi pēc svētku kopīgās dziesmas izskanēšanas nozīmē, ka dziesmas nomainīs dēju, jo pēc kopīgas sadziedāšanās sekoja, kā sacīt, arī atpūtas brīdis pēc labi padarīta darba. Šeit šodien ir vienkārši ugunīgas emocijas. Es gribētu teikt, koncerts beigās uzkarsa līdz lielam sprādzienam. Es jūtu, ka visiem bērniem tas ir liels, skaists, priecīgs tāds notikums. Ļoti patika tās mazie skečiņi pa vidu, kas bija ielikti daži citi numuriņu bērni ļoti novērtēja. Diriģents teikto apstiprina arī bērnu neviltotais prieks un sajūsmu par notiekošo. Kāpēc jūs gribējāt braukt ar šejieni? Tāpēc, ka te ir disa. Jums patīk dejot? Jā, lielāko daļu. Un dziedāt. Un kāds jums ir emocijas? Jums bija uztraukums no rīta? Bišķi. Nē, nu kā kuram droši vien. Un kā jūsu diriģente, kā jums patīk viņa? Jā. Kas viņa ir tās Pati labākā pasaulē. Viņa smīdināta. Jā. Nu, kādu joku pastāstiet, kāds ir joks? Nu, viņa rāda dažādas smieklīgas grimases, un tas ļoti tā iespaido, jā. Kur mēs nesmaidām, viņi vienmēr mūs uzmanīja, lai būtu. Jā. Līdz šim gan šādi svētki ir notikuši tikai reizi gadā, bet Sārmīte Viļuma neizslēdz iespēju, ka iestājoties jaunajam mācību semestrim, tiks lēmts, ka bērniem svētku sajūta jārada daudz biežāk, un atkal tikšanās iespējams noritēs Ziemassvētku noskaņā. Savukārt 10. maijā Ikšķilē tādā pašā gaisotnē viesosies 5. līdz 9. klašu skolēni. Irīna Ohota, Mārtis Supe, Ogres televīzija.